2012. gadā apstākļi iegrozījās tā, ka Raitim un viņa ģimenei loģiskākais lēmums bija atgriezties dzimtenē. Durvis uz Nacionālo hokeja līgu nav atvērtas mūžīgi, un profesionālam atlētam jādomā par karjeras turpinājumu. Tādēļ līgums ar Rīgas Dinamo tobrīd šķita optimālākais ceļš. Bija vēl vairāki varianti, bet es vienmēr esmu gribējis spēlēt mājās. Es taču jau 17 gadu vecumā aizbraucu uz Ameriku, toreiz atzina uzbrucējs. Latvijas hokeja sabiedrību visvairāk interesēja viņa fiziskā loma laukumā. Kad mēdīji jautāja par dūru izmantošanu, Ivanāns saglabāja mierīgu un profesionālu nostāju. Tikai tad, kad tas būs vajadzīgs. Hokejs ir komandas spēle. Ja būs mērķis aizstāvēt komandu, tad viss būs normāli, bet bez iemesla kautiņu nebūs. Interese no kontinentālās hokeja līgas par Raiti bija parādījusies jau iepriekš. Savulaik viņam zvanīja Čeļabinskas pārstāvis Andrejs Nazārovs, kurš pats agrāk Ziemeļamerikā bija policists, taču tobrīd latviešu uzbrucēji šo piedāvājumu noraidīja, jo redzēja savu nākotni otrpus okeānam. Daži sporta centras komentāri par Ivanāna pievienošanos Dinamo. Labākā ziņa līdz šim Dinamo Rīgas sakarā. Vairs neviens mūs neabižos. Bargais Ivans ir klāt. Kalvītis sāk komplektēties kompakti, iespraužot kārtējo kotleti un gaidot pirmos signālus, lai dotos uz tualeti. Tev tik brīnišķīgus tekstus augstskolā mācā. Mūsu Latvijas PR nākotnē. Dinamo, tas ir projekts bez nākotnes. Ja mums budžets neaug, tad jēga bija sākt, lai krieviem būtu ko pakaļā ņemt. Lohi. Labs mārketinga triks, nekas vairāk. Neprotams, spēlēt hokeju mākam kauties. Cilvēki labākie skatīties, kā kāds kādam purnu izšķaida, nevis spēlē hokeju. Baļ! Tādi komenti. Tad, kad Rīgu dauza, tad visi pļauj, ka Raiti vajag. Tagad, kad ir, tad noraksta. Nu, sūdīgāks par Ripuli jau nebūs. Gaidu Rīgas Dinamo Viķas pirmssezonas spēli. Raiča dauzīs Jablonski un Mirastī katru ar savu roku. Mirastī un Jablonski smāk uzbrukt tikai vājākiem no muguras. Tā kā ar Raiču viņi nomīzīs kauties. Labākais tas, ka daudzi ņaud, ka Ivanāns jau neko neparādīs. No cilvēkus, kas nemāk spēlēt hokeju, vienalga kādā lomā, aizsardzībā, uzbrukumā vai policists būdams, neņem ne NHL, ne AHL. Savu debiju Rīgas Dinamo rindās Raitis piedzīvoja Bratislavā, spēlējot trešajā uzbrucēju virknējumā pret vietējo Slovanu. Šajā mačā mājinieku sastāvā laukumā pirmo reizi tajā sezonā izgāja leģendārais tolaik 37 gadus vecais Slovāku uzbrucējs Miroslavs Šātans. Rīdzinieki šo cīņu noslēdza ar uzvaru pēcspēles metienu sērijā. Kā jau ierasts, savu tehnisko meistarību bulīšos apliecināja Aleksandrs Niživijs, bet pēc Šātana precīzā mēģinājuma savu izdevību izmantoja arī Robs Šrems. Nākamo spēli Dinamo aizvadīja vairāk nekā 2000 skatītāju klātbūtnē, spēkojoties ar vienmēr spēcīgo Maskavas CSKA, kurā nācās piekāpties ar rezultātu 1-2. Komandas galvenā trenera Pekas Rautakālijo norādījumus Ivanāns raksturoja īsi un kodolīgi. Viss atkarīgs no konkrētā mača apstākļiem. Es daru to, ko saka treneris. Piemēram, mačā pret Maskavas CSKA viņš prasīja jāsāk spēlēt vārtu priekšā, tomēr to jau es pats zinu. Neesmu hokejā pirmo gadu. Savukārt pirmo kautiņu dinamiešu krēklā Raiča aizvadīja pret Čerupovecas Severstaļ hokeistu Pahrūdinu Gimbātavu zaudētā spēlē 0-1. Kā par labāko var atzīt Ivanānu, kuru kā kucēnu piekāva. Vairāki trāpīgi sitieni Ivanāna izpildījumā, Raičas uzvara. Gudrie dirsēji Ivanānu kā suni piekāva. Ivanāns zaudēja, jo tas ķēms vienkārši uzkrita virsū. Iepriekš teica, ka jāizkaujas, lai kaut kas mainītos. Izkāvāmies.
Kujā neieguvām, pat vienu svārtus gūt nevaram, un par tādu sūdu vēl cilvēki naudu maksā ar kļušku pa muguru. Ko ir darījuši, ja nevar iemest, tad ej pazemotā mute, trenējies, met pa kasti, kamēr zils gar acīm metas. Lohi, impotenti, nekas cits vienkārši šobrīd nenāk galvā. Tu impotenti pasaki Ivanānam šito, viņš no taba metamā uztaisīs nūju, hehe. Tas, kurš pirmais nokrīt, tas zaudē, kā teikt. Idiņi, hokejs nav judo, tos savus gejiņu prikolus atstāja vilciņam, drāžam tos lohus, bet ko tas dod, ja nevaram iemest? Raiča nevis pa punktiem, bet vienos vārtos to muģīlu sita. Tās tik bija spējīgs kā atmahāties un beigās nogāza, jo saprata, ka viņu vienkārši izrubīs. Palasot komentārus, 1000% droši var teikt, pilnīgi morāli kropļi valda pasauli. Raita Ivanāna pēc spēles komentārs par Kautiņu. Pirms mača neko nebijām sarunājuši, iemetienā satikāmies. Gribējām uzmundrināt komandu un aiziet. Ziemeļamerikā tā bieži notiek, abi taču zinām, kas jādara. Raitis atklāja, ka jau iepriekš zinājis par pretinieku rindās esošo spēlētāju, kurš vajadzības gadījumā gatavs stāties pretī, lai gan epizodē Ivanāns zaudēja līdzsvaru. Viņš uzsvēra, ka rezultāts nav tik būtisks, jo parasti tā negāžoties Kautiņa laikā, taču šoreiz zaudēja balansu, bet vispār vienalga, kuram beigās bija pārsvars, tas nesot tik svarīgi. Komandas biedri šādu pienesumu novērtēja uzreiz. Raitis ir malacis, tādas lietas kolektīvām dod ļoti daudz. Jūtu, ka uz soliņa pēc tam bija liela enerģija. Raitis ir nozīmīga mūsu komandas daļa. Pārējie jūtas droši un zina, ka uz viņu var paļauties. Komandas biedru atbalstu neslēpa Robs Šrems. Arī pretinieks izrādīja cieņu. Gimbātovs vēlāk atzina, ka vislielākais cilvēks savā komandā nolēma izmēģināt savus spēkus pret tik cienījamu personu kā Raitis. Pret viņu izturējos ar vislielāko cieņu. Uzskatu, ka viņš ir labs hokejists un var arī izskauties. Kautiņš bija līdzīgs. Pēc pirmajām 10 spēlēm uz lielajiem laukumiem Ivanāns norādīja, ka šeit ir lieli ātrumi, daudz tehnisku spēlētāju, hokejisti labi slidojot, neapstājoties, un viss notiek ar virāžām. Ivanāns sezonu uzsāka 3. virknējumā, taču vēlāk tika nobīdīts zemāk un pats atzīst, ka tas nav ne slikti, ne labi. Hokejs ir komandas sporta veids, tādēļ nav problēmu pielāgoties. Līdz nākamajam dūru mačam ilgi nebija jāgaida, un jau pēc nedēļas latviešu spēku uzbrucējam pretī stājās cits slavens līgas šī amplua hokejs Džons Mirastī no Astanas Baris. Šeit cīņai pa vidu rīdzinieki aizvadīja 2 mačus, papildlaikā pārspējot Minskas vienību, bet vēlāk piedzīvojot zaudējumu ar 2-4 pret Tomskas avangardu. Interesanti pasvītrot, ka otro Kautiņu Dinamo rindās Ivanāns aizvadīja spēlē, kurā komanda piedzīvoja vēlreiz sauso neveiksmi, kapitulējot pretiniekam ar 0-5. Guļ uz ledus un pārējie varenie studenti gaida savu kārtu. Kur tad ir sarkanais skorpions, ķepārāvējs? Varenais students dabū bietē, ķekava siļķe, pagājušajā gadā bērnus sita, šogad viņu sitīs, un pagājušajā gadā Mirastīs rādīja, ka viņam josta pienākas. Josta maina īpašnieku. Vislielākais prieks par Ivanānu, ka izskatījās ir pilnībā atlabis pēc Makintaira. NHL Raitis pie tādiem nemaz neķērās, izņemot Karsiljo gadījumu, bet KHL tikai parādīja, ko nozīmē izbijis NHL tops smagsvars uz KHL terorizētāju fona. Mirastīs uz noraidīto soliņa izskatījās vareni apjucis, zinot viņa milzīgo pašpārliecinātību, droši vien bija pārliecināts, ka būs vismaz līdzīga cīņa. Savu 3. sezonas Kautiņu Raitis aizvadīja 1-3 zaudētā mačā pret Čehovas Zviķa
Floridas policistu Trevoru Gillisu. Vēl kādu laiku pirms šīs spēles Jablonskis izteicās: Ivanāns gan ir liels vīrs, viens no lielākajiem hokejā. Kādreiz viņš ļoti labi kāvās, bet nezinu, vai tagad ir mainījusies viņa uzvedība uz ledus. Tas, vai viņš vēlas nomest cimdus arī tagad, ir liels jautājums. Ja viņš vēlēsies kauties, mēs to atbalstīsim. Gilisam seja smuki samasētā. Ivanānam laikam patīk visiem uz pieres kaut ko uztaisīt. Sākumā Mirastijam un tagad Gilisam. Laik Ivanāns. Īsts mākslinieks neaizmirst par parakstu. Visās spēlēs, kur Raitis ir kāvies, mēs esam zaudējuši. Jā, pasaki, ka vēl Raitis vainīgs. Lašārā, ja Ivanāns būtu vēl tādā formā, kādā viņš bija spēlējot Losandželosā. Ja viņš būtu tāds, kāds bija LA, viņš to Gilisu aizsūtītu uz vietējo Čehovas slimnīcu. Gilisam seja tāda dīvaina bija vēl pirms kautiņa. Tā kā nav ko te visus nopelnus uzlikt Ivaniņam. Toties Ivaniņa sarkanie pleķi uz sejas gan ir Gilisa nopelns. Hui tā seja, Ivanāns spēja iziet no situācijas, kad bija krekls augšā un vēl paspēja pēc tam trāpīt, tā kā respekt, un noteikti nezaudēja, drīzāk vinnēja. Diletantu Varza, vecais labais Helmutiņš ar saviem vīriem šitos pašdarbniekus 12-0 saliktu. Pēc visiem parametriem Ivanāns dabūja iekšās, jo viņam tika uzvilkts krekls uz acīm, un krītot viņš palika apakšā Gilisam. Kādi tev parametri? Vārds Kautiņš tev ko izsaka? Manuprāt, Kautiņā neuzvar tās, kurš otram novelk uzvalk, vai Pincis viņu zin, ko vēl izdara ar kreklu, un tās, ka nogulda arī daudz neko neizsaka. Raitim bija vairāki precīzi sitieni papieri, un to arī varēja redzēt. Gilisam vienīgie precīzie sitieni bija pa korpusu, kad Raitis mēģināja kreklu dabūt nost. Raitis vienreiz Ziemeļamerikā jau bija kāmies pret Gilisu, bet pats par to runāt īsti negrib, lai gan nekāda naida viņu starpā nesot. Ar Džeremiju Jablonski Raiča kopā spēlēja Milwaukee laikos. Pēc cīņas Trevors nebija apmierināts ar tā saucamo Roba Reja noteikumu, jo Ivanāna krekls it kā nebija piestiprināts pie biksēm, tādējādi pretiniekam neļaujot pieķerties pie krekla. Šīs arī bija tas slavenais Kautiņš, kurš nevarēja sākties spēles sākumā, jo Viķas galvenais nebija ieradies, un tikai ar trešo piegājienu abi hokejisti sarūpēja līdzjutējiem šovu. Raitis Ivanāns 39 mačos sakrāja tikai vienu rezultatīvu piespēli, 84 soda minūtes, 23 metienus pa pretinieku vārtiem un liederības koeficientu -5, vidēji laukumā pavadot 7 minūtes 18 sekundes. KHL cerības kausā Raitis spēlēja 11 mačos, kuros nopelnīja liederības koeficientu -1 un 6 soda minūtes, vidēji laukumā pavadot 6 minūtes 16 sekundes. Pēc sezonas aģents Raitim teica, ka Rīgai šādā amplua spēlētāji nav vajadzīgi. Pats Ivanāns norāda, ka pirmo reizi savā hokeista mūžā jūties laimīgs un kā pilnvērtīgs spēlētājs. Šo sezonu viņš raksturoja kā vienu no labākajām savā profesionālajā karjerā, ja ne labāko. Līdzjutēju pūlis Rīgā brīnišķīgs, pat tad, kad komanda zaudēja, un tas ir vienkārši lieliski. Tu redzēji, cik brīvi, salīdzinoši ar iepriekšējām sezonām, Dinamo spēlēja pie bortiem, un cik daudz agresīvāki viņi bija spēka spēlē, aizstāvot vārtsargu un tam līdzīgi. Tas par 90% bija Ivanāna nopelns, un tā arī izpaužas viņa liederība. Tāds policists kā Raitis var regulēt to, cik kas ir katra attiecīgā hokeja spēle, un tā ir liela priekšrocība. Tūlīt viņš Savickim pa seju iedos. Tiešām tīzleņi, man personīgi galīgi
Ahoj, vai viņš sezonā būtu guvis 1 vai 2 vārtus. Priekš 4. maiņas bija noderīgs, labāk sējēja prāt paņemt kaut kādu tur second-hand amerikāni. Tagad varēs 50-gadīgais Ozoliņš savējos aizstāvēt. Cik atceros, tad pašā sākumā par Raita algu runāja, ka 500 000 2 sezonās. Domāju, ka priekš Rīgas Dinamo pa dārgu tāda tipa spēlētājs. Kārtējais idiotiskais gājiens no Rīgas Dinamo puses. Komanda bija absolūti neinteresanta un palēka. Tik vien kā vēl kāds kautiņš atdzīvināja. Varēja Raiti atstāt, vienojoties par līguma summas samazināšanu. Tā ko var raudāt spilvenā? Punktus viņš neguva, pelnīja noraidījumus, izmaksāja bagātību. Vienīgais labums iedeva kādam bietē. Es personīgi atbalstu kāda cita, lētāka spēlētāja spēlēšanu Raita vietā, kurš varētu gūt arī punktus. Nezinu, ko Kalvītis saprot, bet es uzskatīju pagājušajā sezonā Ivanānu par vienu no komandas brendiem. Ne jau punktos vien atspoguļojas spēlētāja devums komandai. Ceru, ka Ivanāns tiks kādā klubā, lai Rīgas Dinamo varētu labi iekaustīt, un kam tas bija vajadzīgs, cienītā Dinamo valde. Ar kuru galu jūs domājat? Ar Dirsu? Mirastī sakāps galvā, nebūs kas atgādina viņam, ka viņš ir sūds. Raitis Ivanāns. Statistika ziņā šī sezona nav tāda, kādu gribētos, bet 4. maiņā nav tas vieglākais veids, kā sakrāt punktus. Cik liels ir tas spēles laiks, tik ir, bet kopumā nekādā gadījumā nenožēloju pievienošanos Dinamo. Bija ļoti patīkami spēlēt savu līdzjutēju priekšā, pavadīt laiku ar ģimeni un saviem draugiem, kuri bija apkārt.